Intersekcionalitātes istaba ir vieta, kurā mēs apzināmies, ka visas apspiešanas formas, tāpat kā visas atbrīvošanās formas, ir savstarpēji saistītas. Tā ir vieta, kurā mēs kritiski izvaicājam, apšaubām un dekonstruējam, bet vienlaikus arī iztēlojamies iekļaujošāku un drošāku pasauli nākotnē un jau tagad. Šī podkāstu sērija ir veltīta resnuma pieredzei un dažādiem ar to saistītiem aspektiem. Vārdi resns un resnums šeit tiek lietoti neitrālā nozīmē. Šajā sērijā es sarunājos ar Ievu Miltiņu. Ieva ir viena no pirmajām, ja ne pat pirmā, resnuma aktīviste Latvijā, kur lēni, bet mērķtiecīgi attīsta lauku, lai mēs bez kauna vai negatīviem aizspriedumiem latviešu valodā par resnumu varētu runāt. Ilgstoši darbojusies ar kultūras, komunikācijas un citiem projektiem, tagad Ieva attīsta iniciatīvu Resnums Latvijā un savu biedrību Flourish NGO, kā arī raksta maģistra darbu par resnu ķermeņa diskriminācijas sekām. Ieva podkāstā stāsta par resnumu pieredzi, resnumu atbrīvošanas kustību un ar to saistīto aktīvismu Latvijā, kur aizsācēja viņa pati ir. Dažādiem ar resnumu saistītiem mītiem un aizspriedumiem, kas pastāv dažādās sociālās struktūrās un institūcijās, bet jo īpaši spēcīgi izpaužas tieši medicīnas sistēmā. Tāpat viņi iezīmē arī dažādas diskriminācijas formas, kas negatīvi ietekmē resnu cilvēku ikdienu un dzīves kvalitāti. Mēs runājam arī par dažādām praksēm un domāšanas paradigmas maiņu, kas sabiedrībai, īpaši tai daļai, kas savu svaru kontekstā atrodas privileģētā pozīcijā, varētu palīdzēt kļūt iekļaujošākai. Milzīgs paldies visām un visiem, kas atbalsta intersekcionalitātes istabas veidošanu. Ja tev patīk šis saturs, un arī tu vēlies to atbalstīt, to var darīt intersekcionalitātes istabas Patreon kontā vai caur PayPal. Tavs atbalsts man palīdzēs šo projektu turpināt ilgtermiņā un arī nākotnē šķetināt visdažādākās tēmas, kas ved uz labām pārmaiņām. Bet tagad saruna ar Ievu Miltiņu. Sveika, Ieva! Sveika, Katrīna! Es ārkārtīgi priecājos, ka tu piekriti sarunai podkāstā, un mēs parunāsim par resnumu un resnuma pieņemšanas un atbrīvošanas kustībām. Un, protams, ka neizbēgami mums šajā kontekstā būs jārunā arī par dažādiem sabiedrībā pastāvošiem aizspriedumiem un stereotipiem, kas ir saistīti ar resnumu un stigmu. Un es gribētu tev uzreiz arī pajautāt, lai tu pastāsti par savu darbu un aktīvismu tieši Latvijas kontekstā, kas ir saistīts ar dažādu šo stereotipu un aizspriedumu pārvarēšanu, un arī par organizāciju Flourish NGO, kuras izveidotāja un vadītāja tu esi. Jā, paldies, Katrīna, ka uzaicināji. Man liekas, vajag forši jebkura iespēja, kad var par šo pastāstīt vairāk. Tātad es pati Latvijas kontekstā ar šīm tēmām sāku strādāt, es par viņām sāku domāt kādus varbūt 2-3 gadus atpakaļ. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka pirmkārt, es pati nezinu pietiekoši daudz, otrkārt, mums Latvijā nav vārdu, kā par to runāt, nav nekas zināms, publiski arī, kas notiekās vispār šajā jomā Latvijā. Tad arī principā tā pirmā lieta, kas bija, ja nemaldos, 23. gada rudenī, kad tieši Latvijas kontekstā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija
pieņēmām oficiāli terminus, kā resnumfobija un vēl pāris, kas tad tagad mums ļauj vismaz oficiāli šos vārdus izmantot un pieminēt kaut kādā vienotā formātā. Un tas bija tikai tāds sākums, tā kā es pat tajā laikā gāju cauri visādai izdegšanai un visām citām sarežģītām lietām, tad tās lietas notika lēnām, bet principā tā ideja bija tāda, radīt organizāciju vai kaut kādu iniciatīvu, kas specifiski strādā par resnumu lietām un stāsta cilvēkiem par to, kādi mums ir aizspriedumi un kā mēs tos varam mainīt. Un tā iedvesma nāca, protams, no manas pašas dzīves pieredzes, vienmēr es biju resna, bet tā tīri tādā aktīvisma formātā pēc vienas lekcijas Barcelonā, kur aktīviste, viņa šobrīd dzīvo Spānijā, bet viņa ir no Urugvajas. Viņa stāstīja par resnu cilvēku pieredzēm un par netaisnībām saistībā ar aizspriedumiem un diskrimināciju. Un tajā brīdī man vienkārši atvērās visi iespējamie kanāli galvā un radās sajūta, ka Dievs, beidzot pirmo reizi mūžā, tā kā manas visas tās grūtības, ko es visus savus tajā brīdī 30 plus gadus piedzīvojusi, tas viss nav tikai manā galvā. Tas ir kaut kas pavisam reāls, un to piedzīvo daudz cilvēki. Un tad tajā brīdī arī saslēdzās man personīgo pieredzi neformālā izglītībā un sociālās tēmās. Un tad, attiecīgi, tas bija tas brīdis, kad es izlēmu, ka Latvijā tas ir jādara. Un tad soli pa solim esmu nonākusi šeit. Flourish NGO ir tagad pastāv oficiāli kopš nosaukuma un mērķa maiņas, cik varbūt 2 gadi, mazāk kā 2 gadi pagājuši. Un ikdienā pagaidām mēs nodarbojamies tik daudz, cik ar kaut kādu Eiropas un vietēju līmeņu projektu vadīšanu, kur pagaidām tie mērķi ir tiešām izprast to, kas notiek Latvijā saistībā ar resnuma aizspriedumiem un svara stigmu, un izveidot to pamatiņu, lai mēs tiešām varam tā mērķiecīgi un ilgspējīgi strādāt ar šo tēmu, kas, un tad nākotnē plānojas, protams, visādas citas aktivitātes, bet gan jau, ka par to mēs varbūt vēlāk vēl parunāsim. Jā, tas tiešām brīnišķīgi. Un tu jau arī pieminēji valodu, un es arī tieši paskatījos, ka lapā Resnums Latvijā, ja es pareizi tagad atceros nosaukumu, tur ir arī vārnīca, kur ir latviskot dažādi termini. Man liekas, ka tas ir tiešām lieliski, jo tā, resnums ir, viena no tām tēmām, bet arī, citas ar to esmu saskārusies arī tur, tiksim, domājot par invaliditātes, invaliditāti dažādos kontekstos, ka tu gribi par to varbūt Latvijā veidot kaut kādu saturu vai sākt par to runāt, bet vienkārši nav vārdu. Un tad kā jāveido teikumi, kas ir tā kā pa pusē latviešu valodā, pa pusē angļu valodā, un tas arī ļoti apgrūtina to kaut kādu mēģinājumus gan vēstīt par šo pieredzi, gan arī mazināt kaut kādus aizspriedumus, ja vispār tā valodas telpa tam neļaujas vai nav tam kaut kā ērta un nevar viņu pielāgot. Un es arī gribēju tieši par valodu arī tev pajautāt, un proti par pašu vārdu resns, jo man šķiet, ka visticamāk, ka daudzi un daudzas, kas neatkarīgi no tā, vai ar to identificējas vai nē, aizvien tomēr izjūt tādas negatīvas asociācijas. Jo, protams, tur ir tā kā milzīgs kultūras uzslāņojums, kāpēc tas tā ir, bet tā kā ķermeņa pieņemšanas kustības un arī resnuma atbrīvošanas kustības tā kā mēģina atgūt šo vārdu un lietot to neitrālā nozīmē, līdzīgi kā LGBTQIA+ kopiena ir savulaik atguvusi vārdu kvīrs, kam arī vēsturiski ir bijušas negatīvas konotācijas. Un tas, bet tajā pašā laikā tur arī daudz tādi tā kā slāņi un nianses, jo es iedomājos arī par tādu aspektu, ka mēs tomēr dzīvojam kultūrā, kur pastāv tik ārkārtīgi izteikti toksiski skaistuma standarti un nereti
par resnām sevi uzskata vai jūtas arī sievietes, kuras objektīvi tādas it kā nav, vai viņas varbūt patiešām kāds tā ir nosaucis. Un tad, vai šajā kontekstā es arī atcerējos to, ka bērnībā bija populāra tā filma Bridžetas Džonsas dienas grāmata. Jā. Un man liekas, kaut kādas lietas varbūt tomēr bišķiņi ir tādas populārās kultūras kontekstā pa šo laiku uzlabojušās, lai gan tāpat daudz kas ir slikti, jo viņi tika uzskatīti par resnu. Un tad es tieši gatavojoties šai sarunai, ieguglēju, ka Bridžeta Džonsa jeb Renē Zelvēgera ir svērusi 60 kg. Ak, Dievs! Jā, un tas ir, es šobrīd sveru 10 kg vairāk, un es uzskatu sevi par tievu, un uzskatu aizvien, ka tā ir privilēģija, ka es esmu tieva, būt ne tik tieva, cik biju agrāk, bet jā, es nedomāju par sevi kā par resnu. Jā. Un tad lūk, šī it kā tievākā sieviete ir bijusi resna. Bet jā, kā tad īsti ir ar to vārdu, kas gan tādā nozīmē, ka kurš viņu drīkst lietot, un attiecībā pret ko? Un jā, ko tad tas arī īsti varbūt nozīmē? Jo mēs, protams, varam justies dažādi, bet ja mēs kādu vārdu lietojam tā kā dažādās nozīmēs, tad arī nav beigās skaidrs. Jā, varbūt tu vari pareflektēt par šo. Jā, tur šī tēma ir ārkārtīgi plaša. Un es sākšu varbūt ar to ieskatu. Tu jau ļoti labi devi tādu priekšstatu par to, kā kaut kādām tēmām saistītām ar šī vārda izmantošanu un tā kā atgūšanu. Es nezinu, kā pareizi to nodefinēt, bet jā, man liekas, ka tam ieskatam ir svarīgi saprast tiešām, ka viena lieta ir tas, ka mēs to ikdienā izmantojam, tā es jūtos resna. Otra lieta ir tas, ka šis vārds cilvēkiem, kas tiešām dzīvo resnos ķermeņos, ir vēl daudz reizes sāpīgāks. Tāpēc, ka tas tiek izmantots, lai viņus kauninātu, lai teiktu, ka viņu ķermenis nav labs, ka līdz ar to viņi paši nav labi un nav vērtīgs, nav tik vērtīgs kā citi. Un tas rada dažādas mentālās veselības problēmas un pašapziņas trūkumu un virkni citu, teiksim tā, mentālu procesu, kas ietekmē ne tikai dzīves prieku, bet arī kā pētījumi pēc tam norāda, ka dažādas šīs tieši kauninošās prakses rada gan ēšanas traucējumus un vēl virkni problēmu, kas pēc tam nākotnē, tad, ja tev ir tāda privilēģija, tad to varēt, tad tev ir jārisina tas pēc tam ar gadiem terapijas vai citiem paņēmieniem. Un, attiecīgi, jā, šis sāpīgais elements ir, manuprāt, centrā visai šai sarunai par to, kas tad to drīkst un kas nedrīkst izmantot. Jo, piemēram, man pašai bija tā, ka es viņu sāku izmantot resnumu vārdu tādā neitrālā formātā aptuveni pirms 2 gadiem, un tas nebija viegli. Tas bija tā, ka, es teiktu, aptuveni pusgads vai pat vairāk darbs ar sevi, konstanta, tā kā mēģināšana to vārdu izmantot sociālās situācijās, mēģināšana šo vārdu izmantot ikdienas darbā, un, tā kā, jā, tas bija tāds ļoti apzinātas pūles iemācīties viņu izmantot neitrāli un nesarauties katru reizi, ka kāds viņu pasaka manā klātbūtnē, jo līdz šim tas ir bijis izmantots tiešām ļoti tādās sāpīgos dzīves brīžos, tomēr tāds mobbings, bulings, viss sliktās lietas izcaur bērnībai. Cilvēki to vārdu visu cauri dzīvi manu, vēl joprojām mūsdienās arī tagad uz ielas reizēm izmanto, domājot, ka tas, es nezinu, kā viņam, jā, tur jau, protams, dziļāk psiholoģijā jāiet, kā tas man palīdzēs, ja viņi to skaļi, tā kā publiski pateiks. Katrā ziņā sajūtas kādreiz nebija labas. Šis vārds bija ārkārtīgi jūtīgs. Es viņu ne pati varēju pateikt, nevarēju vispār, līdz ar to runāt arī par savu ķermeni vispār. Un tad, kad es sāku viņu izmantot pati personīgi, gan par savu, gan par citiem ķermeņiem, neitrālā, neapvainojošā, nekauninošā veidā,
tas man personīgi noņēma ļoti, ļoti lielu daļu no traumas, kuras visu mūžu piedzīvojusi. Un tas bija tas pozitīvais elements. Tajā pašā laikā es ļoti apzinos to, ka es atrodos salīdzinoši privileģētā stāvoklī, ka man apkārt ir daudz cilvēku, kas šīs tēmas saprot. Un ļoti, ļoti uzmanīgam jābūt, kura cilvēka klātbūtnē tu šo vārdu izmanto kādās situācijās. Ja tu, es teiktu tā, es vienmēr viņu varu izmantot runājot par sevi. Tā ir situācija, ka tu vienmēr vari to izmantot, ja tu izmanto viņu neitrāli. Tas, ko es iesaku parasti neizmantot, ir teikt, citu cilvēku klātbūtnē es izskatos tik resna vai tur kaut kas, jo ļoti iespējams, ka citiem cilvēkiem varbūt tāds tev blakus ir resns cilvēks, un viņš patiešām ir resns, un tas liks tam cilvēkam justies vēl sliktāk. Tā kā tu kaunini it kā sevi, bet tajā pašā situācijā tu padari to cilvēku mazāk vērtīgu, tā kā viņa ķermenis nav vērtīgs, kaut arī viņš varbūt domā, ka tas ir ok, bet tu tāpat viņu tā kā tajā situācijā noliec zemāk. Respektīvi, ir ok izmantot šo vārdu, ja tu izmanto viņu neitrāli, ja tu attiecini to uz sevi. Un tas, kā mēs to organizācijā, mēs, protams, vēlamies mazināt to stigmatizēto ietekmi no tā vārda un izmantot viņu ar vien vairāk neitrāli, bet tādā aktīvisma darbā arī ir jābūt ļoti uzmanīgam. Piemēram, mēs viņu neizmantotu automātiski, piemēram, aktivitātēs ar cilvēkiem, kas ar šo tēmu sastopās pirmo reizi varbūt. Vai arī tā ļoti uzmanīgi izmanto šajās situācijās, tāpēc, ka tas cilvēkiem tomēr ir sāpīgs un tāds vārds. Un arī pēc viena semināra, kas mums bija Spānijā, bija tā, ka vairākiem cilvēkiem vienkārši tas, ka mēs izmantojam šo vārdu, radīja ļoti emocionāls tādas reakcijas, cilvēki raudāja un pēc tam tas bija smagi. Tā kā uzmanīgi jāstrādā darbā ar cilvēkiem un rakstu valodā mēs to pielietojam, bet mēs mēģinam, kā varbūt redzams mūsu mājaslapā un citos kanālos, liekam klāt tādu, es nezinu, kā latviešu valodā pareizi ir disclaimers, brīdinājumu, ja, ka mēs izmantojam šo vārdu, bet mēs viņu izmantojam kā neitrālu, aprakstošu terminu, gluži tāpat kā jebkurš cits īpašības vārds par cilvēku ķermeņiem, garš, īss, lokans, vienalga kāds. Jā, un šīs varbūt tās ir tās dažas lietas, kuras tā kā man šķita svarīgi pieminēt saistībā ar to vārdu. Jā, tas nozīmē, ka tā pilnīgi droši un brīvi tikai runājot par sevi. Un jā, arī tad, ja tas tomēr nav tā, ka tas Bridžetas Džonsas gadījums. Tieši bet, tā. Tas arī tiešām pilnīgi saprotams, ka pat ja tas darbs notiek pie tā, ka šo vārdu mēs mēģinam padarīt par neitrālu, bet ka, ja cilvēks ir kādu vārdu dzirdējis simtiem, varbūt pat tūkstošiem reižu uz sevi attiecinātu kā apvainojumu un kā lamu vārdu, ka tas ir ārkārtīgi grūti to dzirdēt. Tā kā īpaši, ja tas nāk no cita cilvēka, un ka tu nekad varbūt tomēr līdz galam nejūties droši, ka tur tomēr neslēpjas kaut kāds aizskārums, un ka tas paņem daudz laika, tas pilnīgi saprotams. Un skaidrs, ka ap resnumu ir visādi stereotipi un aizspriedumi, kur turklāt ļoti daudz tiek piesaistīti zinātnei un medicīnai, bet es domāju, ka ļoti bieži cilvēkiem pajautātu un palūgt iedot atsauci, ka viņi to nemaz nevarētu. Un viens no tādiem priekšstatiem ir tāds automātisks pieņēmums, ka cilvēki, kam ir virssvars vai liekais svars, vai kā mēs to nosaucam, ka viņiem
pilnīgi noteikti ir arī veselības problēmas, un ka, ja viņiem šādas veselības problēmas ir, tad tās pilnīgi noteikti ir saistītas ar svaru. Un, ja svars tiks nomests, tad noteikti, ka tas arī atrisināsies. Kam nav īstenībā zinātniski tāda pamatojuma, tas nevienmēr tā ir. Un tāpat jau vispār ir šī metrika, kā mēs vispār veidojam šīs kategorijas, kurus cilvēkus mēs uzskatām par tādiem, kam ir normāls svars, tad kur kategoriju kurus mēs ieliekam kategorijā virssvars, un kurus tad tas, ko mēs angliski sauktu par obese vai latviski, tad laikam tā ir aptaukošanās. Tā ir ārkārtīgi stereotipiski un problemātiski. Es neesmu lielākā šīs tēmas eksperta, bet ja es pareizi saprotu, un tu varēsi droši mani palabot, tad tā oriģināli vispār nav bijusi metodoloģija, lai kategorizētu to, kas ir normāli vai kas ir ārpus normas, bet tā ir drīzāk bijusi tāda statistiska pārskata metode. Bet jā, vai tu varētu pakomentēt šos aspektus, gan kas ir saistīti ar tiem pieņēmumiem par to medicīnu, gan arī par ķermeņa masas indeksu? Jā. Tad pirmais tīri, tāpēc, ka tas ir īsāk skaidrojums, tad par to ķermeņa masas indeksu, jā, tas ir tā, kā tu minēji, tā nav tāda, tā ir ļoti plaši izmantota medicīnā un pieņemta par standartu, bet tā nav objektīva metode kaut kādai veselības noteikšanai. Jo šo metodi izstrādāja savulaik zinātnieks, kam vajadzēja pētījumu nolūkiem sagatavot kaut kādus tur mērījumus par, ja nemaldos, vai tas bija Beļģijā vai Nīderlandē, par iedzīvotāju, tur, nezinu, iedzīvotāju izmēriem, vai tur es neatceros detaļās arī, bet katrā ziņā tas nebija domāts izmantošanai medicīnā. Un vēl svarīgs fakts, ko bieži izlaiž, ir tas, ka šīs ķermeņa masas indeks tika izmērīts un noteikts pēc pusmūža baltādainiem vīriešiem, kam ķermeņa kompozīcija, muskuļu un tauku attiecības atšķirība ar sievietēm kaut vai ir ļoti atšķirīga. Un nemaz nerunājot par cilvēkiem no citām etniskajām piedarībām, kam ķermeņi vispār ir citādāki. Kā jau vienmēr, tikai baltie vīrieši ir cilvēki. Protams. Tas viens aspekts, un otrs aspekts tad ir, kurā brīdī mēs problematizējam to, kurš ir resns, kuram ir virssvars un kuram ir vienkārši svars. Ja? Tad par to arī tāds anekdotisks gadījums ir no Amerikas, ka bija vienā dienā, viņiem bija tas standarts kaut kāds, pēc kā mērīja visus cilvēkus, kuri tur ir veseli, kuri neveseli. Un es nepateikšu no kāda cipara, bet pieņemsim, tas cipars bija 30, un tad nākamajā dienā pēkšņi viņi to ievies tās izmaiņas, un pēkšņi nolaida to ciparu, piemēram, uz 25. Arī nepateikšu, vai tas tieši bija tas cipars, bet, respektīvi, tas kļuva par to līmeni, no kura tu skaities slims un tā kā aptaukojies. Un vienā naktī tūkstošiem cilvēku kļuva neveseli. Pēkšņi. Jā, tā kā tam nebija tieši saistības ar viņu patieso veselības stāvokli, bet tiešām tikai kaut kādu statistisku kategoriju. Un šo būtu vienmēr ļoti svarīgi atcerēties, ka varbūt ārstiem ir nepieciešamība to mērīt kaut kā, bet tam nekad nevajag būt kā tādam veselības mērīšanas rīkam, jo tas ir tikai viens aspekts no mūsu ķermeņa. Un ķermeņi ir tik ļoti dažādi, ka mēs nevaram ar vienu universālu rīku visā pasaulē noteikt tā kā vienu standartu. Tas nestrādā vienkārši ne tikai šajā jomā, bet ne ar ko citu arī, kam ir saistība ar dažādiem cilvēkiem tik plašā mērogā. Un tad par pārējām medicīnas lietām, man jāsaka, vispār tā ir ļoti sāpīga tēma,
jo tā ir ļoti aktuāla tēma. Un man arī tajā pētījumā, ko es veicu šobrīd, kas saucās Rēsnu ķermeņa stāsti, līdz šim iesūtītie personīgie stāsti un atbildes ļoti daudz saistās ar tieši medicīniskiem aizspriedumiem un teiksim, diskrimināciju pie medicīnas personāla kabinetā. Un tā ir tā vieta, kur, protams, sākās viss šī ideja par to, ka resns ir slims. Jo es arī neesmu speciālists medicīnā, nepateikšu visu arī vēsturiski, bet kopumā tā problēma sākās daļēji no diētu kultūras, ka parādījās šie uzņēmumi, kuriem bija, teiksim, jāpelna nauda, un attiecīgi viņiem bija izdevīgi veicināt šādu stereotipu, ka resnums ir slikts, un tad attiecīgi viņi ar laiku šo, protams, arī attīstīja. Vēsturiski ir radušies šādi apstākļi, un patiesībā ne visi resni ķermeņi ir slimi. Tas ir atkal vispārinājums, un tas, ko teiksim, resnu pieņemšanas kustībā iesaka, ir vienmēr skatīties uz vispārīgo veselības stāvokli un mazināt šos vispārinājumus. Es domāju, nezinu, vai arī Latvijā pastāv tāda problēma, jo es esmu lasījusi par gadījumiem Anglijā un ASV. Piemēram, ir tāda Obrijas Gordonas grāmata You Just Need to Lose Weight, kas man šķiet brīnišķīgi, bet viņa tur apraksta īstenībā gadījumus, kur ir beidzis traģiski. Kur, piemēram, viens, kas man uzreiz nāk prātā, ka sieviete, kurai ir plaušu vēzis, bet viņa ļoti ilgi nediagnosticē, tāpēc, ka viņa iet pie ārsta, viņai ir sūdzības un simptomi, un tas, ko viņas ārsts saka, ka vajag nomest svaru, un tad jau viss atrisināsies, un to, vai ka tad skatīsimies tālāk, ja nometīsiet svaru, un tad, tad vēl būs šīs sūdzības, un to plaušu vēzi diagnosticē pēc 5 gadiem, kad viņš ir jau pēdējā stadijā, un kur diagnosticējošais ārsts saka, ka, ja tas būtu ticis atklāts laicīgi, to varētu izārstēt. Un tur tādi piemēri bija vairāki. Un es domāju arī, vai Latvijā, vispār ne šajā kontekstā, bet man tā sajūta pašai par Latvijas medicīnas sistēmu ir tāda, ka tā ir diezgan pacientam nedraudzīga, lai neteiktu, ka bieži emocionāli vardarbīga. Un vai tu esi arī pat ar kaut ko tad saskārusies, vai tu jau minēji to pētījumu, ka cilvēki, ka viņu sūdzības tiek diskreditētas un kaut kā neņemtas vērā tieši svara dēļ. Jā, šis ir īstenībā ārkārtīgi viens no nozīmīgākajiem tādiem secinājumiem var būt tas, ka es nevaru atbildēt par statistiku Latvijā, jo mums tādu pētījumu vienkārši nav, vai kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, kas ir citiem notikuši. Es varu stāstīt par savu pieredzi, un tā ir tāda, salīdzinot ar to literatūru, ko es lasīju no resnuma aktīvistiem pasaulē, tas ir 1:1. Tieši tāpat arī man ir bieži noticis, respektīvi, pirmkārt, primārais ir vienmēr, vispirms vajag zaudēt svaru. Otrais tad ir situācijas, kam ar svaru vispār nebūtu nekādas saistības, un nes kāpēc ārsti, kam ar to konkrēto nozari nav vispār saistības, sniedz ieteikumus taisīt, piemēram, bariatrijas operācijas, kā man bija aiziet pie ginekoloģijas, vispār bez nekādām sūdzībām, vienkārši pārbaudīties, un mūsu vizītes beigās viņi saka, bet jūs zinat, varbūt tās, padomājiet par bariatrijas operāciju, mūsdienās jau tādas visādas iespējas ir, un dzīvosiet laimīgāk. Tā. Tas ir briesmīgi, bet tas nepārsteidz, diemžēl. Jā, un arī tieši tas aspekts, kur par diagnosticēšanu, ko tu pieminēji, es personīgi esmu arī saskārusies ar to, ka, piemēram, es esmu bijusi resna kopš, es nezinu, cik 3-4 gadu vecuma. Ir jau pagājuši vairāk kā 30 gadi.
Un savus ēšanas traucējumus diagnosticēju sev es pati pirms kādiem 2 vai 3 gadiem. Tikai tāpēc, ka es runājos ar vienu draudzeni, kur strādā par uzturu speciālistu un ieminējās par tādām kaut kādām pieredzēm un tēmām, ko viņi ikdienas darbā saskarās. Un es tajā brīdī aizdomājos, bet man ir ēšanas traucējumi, kas man šobrīd ar šo apziņu, man ir tik ļoti vieglāk dzīvot, pēc ka es saprotu, no kurienes, kādas man ir problēmas ar savu ķermeni un no kurienes psiholoģiski tas ir radies un vēl visādas lietas. Bet, ja 30 gadus to neviens nav iedomājies pat pajautāt, apskatīties, ja? Man šķiet tāda diezgan liela nolaidība. Labi, 90. gados uzaugot, mēs bijām pēcpadomju laikā, tad tāda mentālā veselība un ēšanas traucējumi vispār nebija tēma, bet arī mūsdienās, ja? Pirmais ārsts, bet tas jau bija pēc tā, kad es pati jau sev biju nodiagnosticējusi, var teikt tā. Tad pirmais ārsts, kas to pajautāja, tas bija aptuveni pirms pusgada, ja? Tas tādā ziņā, jā, skumji, tāpēc, ka, ja kāds varētu būt palīdzējis ātrāk, varbūt tas, ka mana dzīve būtu citādāka šobrīd, ja? Un es nerunāju tikai par svaru, es runāju par mentālām, ar mentālām lietām, ar mentālām problēmām, kas ir tomēr saistītas ar tiem ēšanas traucējumiem, ja? Un tā kā tu sagaidītu, ka ārsts ir tas, kurš tev var palīdzēt un, jā, varbūt izdarīt kaut ko tādu, ko tu pats nevari, jo tev nav tās ekspertīzes, vai ne? Bet acīm redzot šajā tēmā tas tā īsti nav, un ārsti mācās. Tagad pēdējā laikā es novēroju to, ka tomēr gados jaunie ārsti, pie kuriem es eju, un speciālisti, viņi tomēr ir sensitīvāki un jā, man ir veselības traucējumi, kas saistīti ar manu svaru, bet viņi automātiski, nesaka, vajadzētu zaudēt svaru, bet viņi saka, ok, tur var darīt to un to un to, vai piemeklēsim tur kaut kādu citu stratēģiju, kā ar šo risināt, ja, ka tas nav vienmēr tā. Es jūtu, ka paliek labāk, bet es pilnīgi pārliecināta, ka Latvijā tas arī ļoti izplatīti. Jā, tieši tas, ko tu minēji, ka it kā jau, ejot pie ārsta, mēs ceram, ka šis ir pirmkārt jau tā kā jomas eksperts, kurš varēs mums palīdzēt, un arī, ka mēs sagaidām tiešām tādus vislabākos motīvus, un ka tas arī tiks darīts, nevis kaut kādu nosodījumu vai, nezinu, tos pašus priekšstatus, kas nāk jau visur citur sabiedrībā uz ielas. Ka tu beigās saproti, ka tu pats esi varbūt savas situācijas eksperts daudz lielākā mērā nekā tas ārsts, pie kura tu esi gājis meklēt palīdzību. Bet jā, noteikti tā ir, kā tu saki, ka kaut kādai paudzei tur jānomainās, bet es domāju, ka tas ir saistīts arī to, ka kamēr tā ārstu kaut kāda paudze, kur vēl ir izglītojusies padomju laikā, tā kā vēl strādās medicīnas sistēmā, droši vien, ka tas arī tā būs. Jā, es vēl gribēju arī piebilst tādu, ja drīkst, par šīm lietām, ir tā, ka tas, ko daudz neiedomājās šādās situācijās, ir tas, ka, varbūt ārsts tev nenodiagnosticēja, ja? Bet tā lielākā problēma jau nav tā viena situācija, bet tas, ka tu to piedzīvo atkārtoti, un pēc tam vienkārši, man personīgi ir tāda sajūta, un es lasījusi arī no literatūras un dzirdējusi no citiem cilvēkiem, ka principā tu dzīvo ar sajūtu, ka pie ārsta iet nav jēgas, jo viņš tāpat tev nepalīdzēs. Un tāda, tu aizēji pie ārsta, tu it kā pastāsti to, kas tev sāp vai kaut ko tā, un viņš tev tāpat iesaka to pašu veco metodi nomest svaru, un tā kā tu pazaudē vispār jebkādu ticību medicīnai kā zinātnei un vispār tam. Un, manuprāt, tas ir tāds lielais sāpīgais elements, kas vēl vairāk
pasliktina to veselības stāvokli, kas it kā mums visiem rastiem cilvēkiem ir drausmīgi slikts jau, it kā, jā. Bet, tā kā, respektīvi, kas ir svarīgi, ir saprast to, ka ir kaut kādas lietas, kādi ārēji lielāki faktori, kas tomēr ietekmē gan mentālo, gan fizisko veselību. Un tā kā lietas, par ko cilvēki domā, ka viņi aizrāda, īstenībā viņi paši tā kā veicina. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts, tas, ko tu teici, ka tas jau atkārtojas un atkārtojas un atkārtojas, jo dzīvošana resnā ķermenī tā nav mana pieredze, un es tā kā nezinu, kā tas ir, bet es zinu, kā ir šajā sabiedrībā saskarties ar kaut kādu veidu diskrimināciju. Man liekas, ka reizēm ir tā, ka kāds kaut ko atkal pasaka, tur kādu 50. reizi, un tad tu varbūt mēģini kādam izstāstīt, vispār, ka šis bija ļoti sāpinoši un tas bija nevietā. Un tad tā reakcija ir tāda, ka, bet nevajag tā pārdzīvot. Tur cilvēks nepadomāja, bet es to jau klausos visu savu dzīvi, vai es to klausos jau kuro ento reizi, un es tas sakrājas. Un tieši tas, ka tā retraumatizācija visu laiku atkārtojas, un tu nevari vienkārši justies brīvi un normāli, un ka citi tevi redz kā cilvēku, kā pilnvērtīgu, līdzvērtīgu cilvēku, un tas ir tiešām briesmīgi, un īpaši, ja medicīnas sistēma liek tā justies. Jā, un medicīnas un visādas citas sistēmas arī, bet medicīnas, man liekas, ir tā visizteiktāk, jo arī pētījumi saka, ka tieši medicīnā ir viens no, teiksim, augstākiem tiem rādītājiem, cik daudz procentu cilvēku, cik esmu cilvēku ir piedzīvojuši kaut kādu stigmu vai diskrimināciju, un arī tajā pētījumā, kur es veicu, var redzēt, ka cilvēki norāda, ka tas augstākais rādītājs ir vai nu medicīna vai ģimenes locekļi. Kas ir paši tuvākie cilvēki, kuriem vajadzētu būt atbalstošiem un tieši dot iedrošinājumu. Bet īstenībā tas tā, es šodien, es zināju šo faktu, ka tas ir, ka tie ir tie tuvākie cilvēki, bet man nebija saslēdzies līdz galam. Bet tā kā es šobrīd rakstu maģistra darbu un iznāk lasīt daudz visādas jaunas pētījumus, ko es pirms tam neesmu izlasījis vēl. Ļoti interesants ir tas, ka fakts, ka resni cilvēki, viņi paši tiek diskriminēti un ir kaut kādi aizspriedumi pret viņiem, bet ir ļoti, ļoti izteikta arī tā saucamā asociatīvā stigma, kas nozīmē, ka cilvēki, kuri ir īpaši ir tuvi radinieki, vecāki vai bērni, vai romantiskais partneris, vai partneri, viņi tiek stigmatizēti un arī kaut kādā veidā diskriminēti, ja viņi ir saistīti ar šo resno cilvēku. Kas nozīmē, piemēram, māte, kurai ir resns bērns, tiks stigmatizēta, vai bērns, kuram ir resna māte, tiks stigmatizēta, vai tā. Un tas man pavēra tādu, wow, tā kā es šo līdz galam neapzinājos, bet tā ir. Un tad nav brīnums, ka tie tuvākie cilvēki it kā labu gribēdami, bet tajā pašā laikā arī sevi audzēdami mēģina it kā ietekmēt to resno cilvēku, lai viņš paliek mazāks. Un turklāt tas jau viss noteikti lielā daļā gadījumu notiek arī tā neapzināti, kas vispār nav nekāda veida attaisnojums, jo, protams, ka tieši tāpēc mums ir jārunā par šīm lietām, mums ir jādara darbs ar sevi, lai mēs atbrīvotos no, arī tur, kur mēs esam netaisni pret kādu citu un kādu diskriminējumu, bet ka tu pat vari pats domāt, ka tu tiešām dari kaut ko labu, dodot šos padomus, īpaši, ja tas ir tavs bērns vai tavs partneris, un nesaprast, ka tas varbūt ir tāpēc, ka tu patiesībā gribi izvairīties no tā kaut kādiem tiem skatieniem, vai tā, ka tev kāds kaut ko atkal pateiks par to, ka es nezinu, tavam bērnam ir tēs liekais svars. Jā. Interesants fakts arī tāds, ka cilvēkiem liekas, ka viņi palīdz, bet pētījumi saka, ka tieši šī aizrādīšana samazina iespēju, ka cilvēks zaudēs svaru par 3 reizēm. Un tā kā
iedomājies situāciju, ka tev kāds visu laiku, tas nav, tāpēc, ka šīs situācijas jau nav parasti viena reize, tas ir noteikti konstanti, ja tev visu laiku kāds saka, dari to, dari to, dari to, dari to, protams, ka tev automātiski būs pretreakcija un tu nedarīsi to, ko tev saka, vai ne? Tā kā tev būs siena un viss. Un man liekas, ka šis ir tāds ļoti svarīga apziņa, ko pieņemt, ka varbūt tās, ka vienkārši ir jāmēģina, pirmkārt neaizrādīt un nekaunāt citu cilvēku ķermeņus, otrkārt vienkārši domāt, ja tiešām tur, piemēram, nezinu, bērnam ir problēmas ar svaru vai tur kaut kas, tur ir daudz komplicētāka pieeja, tu nevari viņam vienkārši teikt, zaudē svaru. Tāpēc, ka ļoti bieži tas svars jau nav viņa vaina. Tas ir arī tāds svarīgs atziņa, ka liekais svars vai virssvars, vai vienalga, kā mēs viņu saucam, lielākoties nav tā cilvēka paša vaina, ko visi grib veicināt šo stereotipu, ka tā ir tāda morālā nespēja, ja? vai tas, ka cilvēks ir slinks vai stulbs un viņš nespēja zaudēt svaru, tāpēc ka viņš tāds ir. Īstenībā statistika rāda, ka tie tomēr ir citi faktori, no kā cilvēks paliek resns, vai tā ir vide, piemēram, cilvēki, kuri ir varbūt mazāk nodrošināti, tiem ir lielāka iespējamība būt ar lieko svaru. Tie ir būt mentālās veselības izaicinājumi, kas ir, kā es minēju, piemēram, ēšanas traucējumi vai citas mentālās problēmas. Tā varbūt ģenētika. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri dzīvo resnos ķermeņos, bet viņi ir pilnīgi veseli. Viņi ģenētiski vienkārši ir paredzēts lielāks ķermenis. Tā kā mainīt šo domu, ka ir tikai viens pareizais veids, kā būt, un varbūt tās nekomentēt cilvēku ķermeņus. Tas nozīmē, ka tā nekomentēšana arī kaut kādās publiskās vietās, ka tas, man, protams, liktos, ka tas vienkārši tā kā pašsaprotami, ka vienkārši nav taktiski un nav empātiski un nav pieklājīgi un visādi citādi. Vispār komentēt to, kā cits cilvēki izskatās un, kur vēl dot kaut kādus padomus, bet es ļoti labi zinu arī, no savu draudzeņu un, savu tuvu cilvēku stāstiem, ka tas tiešām notiek, ka tie ir arī sveši cilvēki un arī, no lasītā, kur patiešām, tur, nezinu, sabiedriskajā transportā vai uz ielas sāk dot kaut kādus padomus, bet ka tas ir arī neefektīvi, ka tas nepalīdzēs šiem cilvēkiem. Vai tu arī esi ar to saskārusies, ka tev tā kā pilnīgi kaut kādās, nezinu, kā latviski to pateikt, random situācijās cilvēki nāk un dod tev padomus, kā nomest svaru un vai tam līdzīgi, un kā tu uz to rēģē, un vai tas kaut kādā laika gaitā ir mainījies, kā tu jūties un kā tu rēģē? Un ar mani tas ir noticis ļoti daudz un visu laiku. Par laimi mēs Latvijā neesam tik komunikabli. Es domāju, ja es būtu kaut kur vairāk uz dienvidiem, tad tas būtu vēl biežāk. Bet tāds kuriozs gadījums. Es braucu tramvajā. Tas gan bija jau pirms diezgan daudz gadiem, un vienā kundzīte pie manis, jūs zinat, jūs vajag ēst ļoti daudz čili piparus, un jūs zaudēsiet svaru kā nebijis, un tā. Un tajā brīdī, es vispār nebiju ne tuvumā tai pašapzinātībai un izpratnē par šo tēmu un to problemātiku. Tad bija tā, ka es jūtos drausmīgi. Tāpēc, ka iedomājies, ir slēgta telpa, kur es nevaru no viņas aiziet, ir pilns tramvajs ar cilvēkiem, un viņi to pilnā balsī saka pa visu tramvaju, pievēršot visu cilvēku uzmanību man. Pirmkārt tas, otrkārt vēl tā sajūta, ka netieši viņi caur to sakāmo saka, ka ar man ķermeni kaut kas nav kārtībā, un viņi to redz. Un tā situācija bija drausmīga. Un es esmu pārliecināta, ka lielākoties šīs situācijas, ja tev kāds no ārpuses pieeja, tev var būt superīga diena, un kāds tev pienāk un pasaka šo un sabojā garastāvokli, un atkarībā no tā, cik stabils tu esi, varbūt tās, kad uz vairākām dienām, kad tev jāiet pie terapeita izrunāties. Tā. Kā es reaģēju, tajās situācijās es mēģināju pēc iespējas ātrāk izbeigt šo sarunu un vispār, lai cilvēks ātrāk iet savās darīšanās tālāk. Tā nevis nepieklājīgi, bet vienkārši jā, un klusums un viss. Bet tagad, kad es esmu tāda mazliet
Vispār ir grūti, protams, konfrontēt cilvēkus ar šādu, jo viņi jau it kā nāk ar labu, un tajā pašā laikā es uzskatu, ka es pieklājīgs cilvēks, un es negribu viņus aizvainot arī un tā. Un tad šīs situācijas vienmēr ir grūti. Savā galvā es izdomāju visādus veidus, kā es viņiem varētu būt pateikusi, bet realitātē es pasaku kaut ko tādu ļoti nepaldies, vai tas nav īsti priekš manis, vai whatever, bet, tāds, bet tā ir atkal vēl viena tāda gara tēma, un ko es īstenībā ļoti gribu attīstīt arī ar mūsu organizācijas palīdzību nākotnē kāda projekta vai citā ietvarā, ka saprast un attīstīt tās stratēģijas, kā tu vari atbildēt cilvēkiem, kā tu vari pastāvēt par savu ķermeni un cieņpilni pastāvēt par savu ķermeni, neļaut citiem viņu aizskart. Un kā tu vari atspēkot šos visus faktus un aizspriedumus, ko tu minēji, kā tu viņus vari atspēkot, lai cilvēks varbūt uzreiz neapraujās un nepaliek dusmīgs, bet viņš ieklausās un saprot, jo mums jau nav jēgas konfrontēt cilvēkus ar tādu ļoti, kā to nosaukt, tādu kareivīgu nostāju. Mēs jau gribam, lai cilvēki saprot, ka mums sāp un ka tas nav pareizi tā darīt. Un nekādas izmaiņas nenotiks, ja cilvēkam tiks uzriets atpakaļ. Viņš drīzāk vēl vairāk, viņa jau tāda jūtīga vai kaut ko tā, un visdrīzāk palaidīs garām ar ausīm. Jā, tad es tev pilnīgi piekrītu, ka tur svarīgi tāda saruna un dialogs, un tajā pašā laikā man liekas, ka tas būtu arī pilnīgi saprotams, ja tu esi gājis klāt un kaut kādam svešam cilvēkam teicis kaut ko aizskarošu, vai tu esi viņam tevis padomus, kas ir nelūgti tramvajā, piemēram, man liktos pilnīgi normāli arī atbildēt kaut ko, nesevišķi pieklājīgu. Es droši vien būtu tā kā šī cilvēka pusē, kurš varētu arī pasūtīt šo cilvēku. Bet līdz tam ir jānonāk mentāli. Jā. Un tomēr tas ir sarežģīts jautājums. Pastāvēt par savām tiesībām, savām robežām. Tas ir jāmācās. Un tāpēc es ļoti priecājos, ka mēs ar ārzemju kolēģiem un vietējiem kolēģiem varam likt kopā savas galvas, lai saprastu, kā to darīt visjēgpilnāk. Es īstenībā esmu lasījusi arī par to, ka ne tikai nav varbūt adekvāti iet dot kaut kādus padomus, kas tiešām liekas, un tāds mans perspektīvas, es zinu, ka cilvēki tad arī nedzīvo nekādās ilūzijās par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, bet vienkārši man tā kā tīri cilvēciski tas vienkārši liekas, kāpēc lai es tā darītu. Bet, ka īstenībā arī, ja tu sarunājies ar kādu atvērt pēkšņi bez brīdinājuma, piemēram, kaut kādu sarunu par kaut kādām diētām vai svaru nomešanu, pat ja tu to dod nevis kā padomu, bet tu tā kā saki, ka tu pati ietur diētu vai mēģini nomest svaru, ka ja tu īstenībā nezini, vai tam otram cilvēkam tas nebūs trigerējoši, ka arī tas varbūt pat nebūtu šausmīgi vēlams, un es to lasīju, man tas īstenībā likās ļoti tā sakarīgi, un ka īstenībā vēl visādas tādas tēmas, kas saistās ar kaut kādām toksiskām praksēm, kur mēs vienkārši esam pieraduši, ka mēs varam bliest, ka es daru šo lietu, bet tu īstenībā nekad nezini, kas ir tajā otrā pusē. Ka varbūt cilvēks īstenībā ļoti, ļoti straglo ar to, un viņš varbūt spēr pirmos soļus, lai pieņemtu to, ka, piemēram, var neieturēt diētu vai citā kontekstā es varu visu laiku nepārstrādāties un es varu atpūsties, un tad kāds pasaka kaut ko tādu, ka, apmēram, tur es strādāju visu nakti, jo bija jāpabeidz projekts, vai, tas ir tikai tāds piemērs, bet, un tad liekas, bet es negribēju īsti to dzirdēt, jo es tā kā, knapi vispār turos tajā, ka ir ok par sevi rūpēties, un ir ok nevarēt kādreiz kaut ko izdarīt, un jā, vispār, tas arī kaut kā tā, bet ir noteicams arī daudz darba darāms un tāls ceļš ejams līdz tam arī kaut kā, lai šis būtu apzinātāk vispār par šīm lietām.
Jā, noteikti. Ir, nu, tā kā, līdz šim ir bijis pieņemami runāt par daudz, par daudz dažādām lietām, arī komentēt uz ķermeņiem. Līdz šim ir par ķermeņiem ir bijis pieņemami un diētām un visu kaut ko, bet tomēr jau sabiedrība attīstās un mēs kļūstam iekļaujošāki, vēlamies kļūt iekļaujošāki. Un tās ir lietas, diemžēl, par kurām ir pretestība izmaiņām, tāpēc, ka cilvēkiem ir jāmaina sevi. Nu, nav jau tā, ka pēkšņi vienā dienā visi būs iekļaujoši. Nu, nav tā. Mums ir jāizvērtē savas kaut kādas aizskarošās vai citiem slikti darošās prakses un kaut kādas vērtības, varbūt pat savas, un viņas ir jāmaina. Tas nav viegli. Bet, piemēram, ja cilvēkam ir, nezinu, tur pat nav par kā tur pārstrādājas vai kaut ko, bet, piemēram, cilvēki, kuriem ir ēšanas traucējumi, nopietni ēšanas traucējumi, kur tas tiešām ietekmē viņu veselību, un viņi ir izveseļojušies vai ir izveseļošanās, ceļā uz izveseļošanos. Šādas sarunas tiešām var notrigerēt kārtējo kaut kādu epizodi vai tā, piemēram, nezinu, tas gan bija tā konkrēti bišķīt tāds krasāks gadījums, ja? Bet, piemēram, es biju pie jaunas terapeites un visas sarunas laikā, viņi tur izvelka no manis visas tas sāpīgākās lietas, ok, un sarunas beigās viņi saka, jā, klausies tā tad, ja tu pie manis nāksi, tad es tev varu solīt, ja, kādu 10, 15 kilograms tu varēsi zaudēt. Un tā kā es par to vispār negāju pie viņas saistībā ar izdegšanu. Un viņa to piemina sarunas beigās, papildus tam, ka tur vēl bija citas problēmas ar viņas komunikācijā. Un es atnāku mājās, un tā kā es vairākas dienas nevarēju paēst normāli. Un man bija tāds, ka man atkal sākās kaut kādi ēšanas traucējumi, ja, ar kuriem es uz kādu brīdi jau biju nomierinājusies. Un tas šitādas situācijas, cilvēki, kuri nav saskārušies ar tādām problēmām, kas varbūt tās ir ārpus viņu tādām loģiskām spējām, ja, ka tas ir tāda ķermeniska reakcija, viņi nesaprot, ka, cik ļoti maz vajag, lai to atkal notrigerētu. Tas izklausās tiešām briesmīgi, un man ļoti žēl, ka tev kaut kas tāds bija jāpiedzīvo terapijā. Man vispār šķiet, ka tā terapija, līdzīgi kā mēs jau pieskārāmies medicīnas sistēmai, bet tā arī ir tāda, arī atsevišķa ļoti sarežģīta tēma, kuru droši vien mēs varam tur ļoti tajā neiedziļināties, bet es pati esmu daudz par to domājusi, un arī kaut kādās sarunās tas ir aktualizējies, ka mums tā varētu šķist, ka mēs aiziesim pie terapeita, un ja vien mums būs tur daudz maz kaut kāda tā sadarība, kas, protams, ir svarīga, tad viss būs kārtībā, bet man šķiet, ka, nav tā, ka terapijā viss ir tikai par strādāšanu ar kaut kādām bērnības traumām vai citām traumatiskām pieredzēm. Vismaz man šķiet, ka terapeitam būtu pietiekami daudz jāapzinās arī kaut kādas tās sociālās struktūras, kas pastāv sabiedrībā, un ar to saistītā diskriminācija un reālās traumatiskās pieredzes, ar kurām tu saskaries, teiksim, katru dienu uz ielas. Piemēram, ja tev jāklausās komentāri par svaru vai par tās var būt arī citas diskriminācijas formas, ja cilvēks pieder citām sociāli ievainojamām grupām, un tu nevari vienkārši pateikt cilvēkam, bet tas ir tavā galvā, un tev jāstrādā tikai ar to, kā tu par to jūties, jo tas nav tikai galvā, tās ir reāls, tā ir struktūrāla netaisnība. Un, protams, mēs terapijā strādājam ar to, ko mēs varam darīt ar šīm pieredzēm, un tas fokus ir uz mums, bet tev ir vismaz šī pieredze jāatzīst. Jo, ja tev liekas, ka tavs terapeits noliedz tavu realitāti, es domāju, tur nebūs nekāda veselīga sadarbība. Un tieši tā, kā tu minēji, ka tas tavā gadījumā tas notrigerēja ēšanas traucējums, kas ir absolūti šausmīgi. Jā. Un tieši tāpēc man gan ir žēl, es pagaidām vēl neesmu atradusi kaut kādu tādu jēgpilnu resursu, kur šo varētu pētīt, saprast, kā tas ir Latvijā. Es redzēju, ka, piemēram, ārzemēs ir kaut kādas terapeitu datubāzes, un viņi ir sevi atzīmējuši, ka, man tur, piemēram, es specializējos LGBT jautājumos, es specializējos ķermeņa atbrīvošanās jautājumos, vai tur kaut kādas tādas, vai arī viņi, piemēram, uzskaita savas tās personīgās kaut kādas
marginalizētās identitātes, ja, kas var palīdzēt izprast to cilvēku un tādā veidā izprast arī viņa problēmas un sakonektēties, sasaistīties ar to cilvēku, kas nāk pie viņa runāties. Man tas likās ārkārtīgi forši. Mums Latvijā vēl tam laikam jāizaug. Jā, es arī esmu šo redzējusi ārzemju kontekstā. Man arī šķist, ka tas būtu absolūti brīnišķīgi. Un, jā, man liekas, arī tāda lieta, par ko tu visticamāk neiedomājies, ja tu neesi ar to saskāries. Piemēram, kā tas ir iet pie terapeita un uztraukties par to, vai viņš gadījumā nebūs ar kaut kādām homofobiskām noslēdzēm. Bet nevienam nebūtu tas ir pēdējais, par ko tev būtu jādomā, ejot pie terapeita, vai viņš tev gadījumā nediskriminēs. Vai, jā. Bet tas ir tas, par ko tu domā. Un, un tur tāds arī noteikti vēl plašs lauks arī, kur šajā virzienā mums nepieciešama plašāka saruna sabiedrībā. Jā, tu jau arī pieminēji iepriekš diētu kultūru, kas ir īstenībā lielā mērā ietekmējusi arī tos dažādus priekšstats par to, kāpēc resnums vispār ir problēma. Un skaidrs, ka tur arī savu lomu spēlē kapitālisms, kas vispār ir lielākās daļas problēma sakne. Un ka mēs jau vispār esam apsēsti ar to svaru un dievumu kults ir visur, kultūrā, filmās, kaut kādās reklāmās, un ka tas ir saistīts gan ar tādiem skaistuma standartiem, gan arī ar tām morāles kategorijām, ko tu arī jau pieminēji, ka tas nozīmē, ka tad cilvēks par sevi rūpējas, viņš ir gatavs tur ielikt darbu un laiku un realizēt šīs vērtības, un tad arī sasniegt šo ideālo ķermeni, lai gan, kā tu jau daudz minēji, tas nevienmēr vispār ir iespējams, nerunājot par to, ka tas nav cilvēku pienākums un tas nebūtu vajadzīgs, bet tā svaru nomešana arī nevienmēr ir iespējama. Un savukārt, tad it kā tie cilvēki, kam ir kaut kāds liekais svars, tad viņi it kā ir slinki un negrib šīs vērtības un arī skaistuma ideāls iemiesot. Varbūt tu vari mazliet pareflektēt par to, kā šādi priekšstati rodas, kā viņi nostiprinās un kā mēs varbūt varam arī aktīvi tos mēģināt pārvarēt un kādas prakses tur var palīdzēt. Jā, es teikšu tā, man liekas, pirmā praksa ir izglītot sevi par dažādām sabiedrības sociāliem jautājumiem saistībā ar ķermeņiem. Interesants fakts, piemēram, pastāv uzskats, autori izpētījuši un skatās, ka tādi resnuma aizspriedumi vispār ir aizsākušies un sākums meklējams rasismā. Savulaik esat bijis, ka no Āfrikas veda vergus. Un, ja nemaldos, tas bija arī Nīderlandē vai kur, nepateikšu precīzi, bet viņu ķermeņi, protams, bija ļoti atšķirīgi no tiem vietējiem ķermeņiem, un kopumā pastāvēja ļoti rasistiski kaut kādi aizspriedumi par to, ka viņi ir slinki, netīri, mazākas klases un vispārējais, un tas tika saistīts ar šo viņa lielāko, vai ne lielāko obligāti, bet citām ķermeņa formām, apaļākām ķermeņa formām, un tad tā tas ir iedzīvojies, protams, turpinot tālāk ar diētu kultūrām, un arī tur bija tāds interesants pavērsienu punkts neteikt, bet tāds brīdis, kad ieviesa standartizētus apģērbu izmērus, un tas arī vēsturiski ir viens no punktiem, kur pavēršās tajā sliktajā virzienā resniem cilvēkiem, jo viņiem kļūst viņiem vairs nav tas standartizētais izmērs, jo viņi nav standarts, vai arī, piemēram, arī kapitālismu tādā noskaņā, ka tur viena uzņēmuma, es arī detaļas nepateikšu, neatceros. Uzņēmuma pārstāvi 20. gadsimta sākumā. Viņi esot teikuši, tas nekas, ka tiem resniem cilvēkiem nav piemērota izmēra veikalos, jo viņi būs mūsu tās slaucamās govis.
kas nozīmē to, kas tādas šobrīd vēl joprojām pastāvošas tādā kapitālismā bāzētas apsvērumus. Respektīvi, cilvēki, kuriem nav pieejams, resniem cilvēkiem apģērba veikalā nav pieejami, tādā brīvi pieejami tādos izmēros un dizainos, kā viņiem gribētos, tad viņi pirks to, kas ir pieejams. Viņi pirks to, kas ir pieejams, arī tad, ja tas būs nepārāk labs, arī tad, ja tas būs dārgs. Un šo viņi saprata jau pirms vairāk kā 100 gadiem. Tā. Lūk, un šīs ir tādas lietas, tas ir tas izglītojošais faktors. Tas tikai pāris fakti, bet ļoti daudz visādi šādi notikumi, kas palīdz saprast, varbūt tas nav viss gluži mūsu lauciņā. Un tad vēl noteikti var arī, ko var darīt, ir sev pieredzināt pie dažādiem ķermeņiem, skatoties saturu tiešsaistē. Es, piemēram, personīgi to darīju, piesakojot dažādiem Instagram profiliem, dažādākiem ķermeņiem. Tā kā sākumā bija ļoti grūti skatīties uz resniem ķermeņiem, tāpēc, ka man pašai arī bija ļoti daudz aizspriedumu, un vēl joprojām es ar dažiem no viņiem cīnos. Bet, kā es teicu, tas ir darbs ar sevi. Un tas vai, cik ļoti tu esi gatavs sev nolikt to grūtību priekšā, sevi izaicināt un kaut ko mainīt sevī. Es uzreiz tev arī gribu pajautāt, varbūt tev ir kādi konkrēti ieteikumi par tiem resursiem, jo, jā, man liekas, tas, man pašai tas ir ļoti, ļoti palīdzējis. Tā kā, protams, arī dažādi stāsti un arī šī saruna, jo tā nav mana pieredze. Bet it kā jau man ir tā sajūta, ka ka man nav nekādu baigo aizspriedumu vispār pret cilvēku ķermeņiem un pret dažādību un tā. Un tad reizēm es lasu par šīm resnuma pieredzēm un saprotu, ka ir kaut kādi, varbūt tur, es nezinu, domāšanas veidi vai kaut kas, par ko es pat nezināju, ka es tā domāju. Un tad tas var to identificēt un var to izaicināt. Un jā, man tas liekas ārkārtīgi vērtīgi. Un jā, tāpat arī viens, protams, ir tā cīņa jau ar tām sliktajām lietām un kaut kādiem tiem aizspriedumiem, bet tieši tas, ko tu saki arī, ka svarīgi ir sekot dažādam saturam, jā, piemēram, tajā pašā Instagramā, lai redzētu, ka dažādi ķermeņi, tostarp arī resni ķermeņi, var izskatīties ļoti labi un var būt pievilcīgi un skaisti, un tie ir pievilcīgi un skaisti, un ka mums tā vienkārši, mēs tos neredzam varbūt tik bieži, atšķirot, teiksim, kaut kādu žurnālu. Un, jā, tas, cerams, varbūt arī mainīsies. Un tāpēc, bet šobrīd tas laikam ir tā apzināti jāmeklē, līdzīgi kā cits kaut kāds reprezentācijas. Varbūt tev ir kaut kāda konkrēti ieteikumi. Jā, es pat teiktu, tas pat nav par to, ka viņi ir pievilcīgi un skaisti, bet tāda konkrēta kategorija ir, piemēram, resni cilvēki haiko, ja? Es nezinu latviešu valodā, resni cilvēki dabā. Ja? Un ir tādi konti, kur cilvēki vienkārši dodas dabā un viņi dara dažādas lietas. Resni cilvēki sporto, ļoti, ļoti populāra kategorija Instagramā, kur cilvēki dejo, nodarbojas ar aerobiku, nodarbojas ar jogu un visādām citām fiziskām aktivitātēm. Man liekas, ka ļoti pietrūkst tieši tas, ka mēs redzam, ka arī resni cilvēki var pilnvērtīgi dzīvot. Mums ir iestāstīts, ka tā nav. Un tad, kā tu minēji, tieši saistē visu kaut ko var atrast. Grūti ir netīšām nokļūt tādā saturā, kā arī tu minēji. Es šobrīd nevaru pateikt konkrēti, ja man to sakojamo kontu ir ārkārtīgi daudz, bet es varbūt varu ieteikt vienkārši, ja tiešām šī konkrētā tēma interesē. Es domāju, ka ļoti daudz atradīsies, ja uzrakstīs hashtag mirkļbirka fat acceptance. Un tad no tā noteikti atradīsies dažādi konti. Jābūt uzmanīgam, ja tomēr ir bailes, ka tur varētu kaut kas ļoti triggerēt, jāfiltrē tas saturs, tāpēc, ka ļoti bieži ir satura veidotāji, kuri
izliekās par resniem draudzīgiem kontiem, bet īstenībā viņi dod diētu padomus vai pārdod kaut kādas lietas, kas svara zaudēšanai, vai arī kaunina resnus ķermeņus. Bet tomēr zem fat acceptance ir, pēc manas pieredzes, ir ļoti daudz tādi tiešām resnum pozitīvi. Jā, un arī fat pozitīva mirkļa birka ir labāka nekā body pozitīva tādā ziņā, ka body positivity ļoti izmanto uzņēmumi arī tādiem marketinga nolūkiem, lai veicinātu savu tēlu par to, ka viņi ir iekļaujoši, bet īstenībā ļoti daudz no viņiem pakļaujas gan kapitālismu, gan arī resnuma kaunināšanas kaut kādiem narratīviem. Tā kā jā, fat acceptance un fat positivity, fat liberation varētu būt vēl tāds. Jā, un varbūt tās arī var piesakot, piemēram, mūsu organizācijas kontam vai kaut kādai citai organizācijai. Noteikti, ielikšu podkāstu aprakstā. Jā, vai šiem resursiem. Vai kaut kādai citai organizācijai piesakot, kas ir starptautiskās, kuram varbūt tās ir jau vairāk satura. Mums pagaidām viss vēl top. Piemēram, tā pasaules senākā šobrīd organizācija, kas pirmā ir saucās NAFA, NAAFA, ko tu arī var pievienot linku. Viņi pastāv jau kopš 69. gada, kas sanāk jau pār 50 gadiem, un viņiem tiešām ir ļoti izkopta šī komunikācija, un ir redzams, kad viņi jau ir izgājuši tām visām tēmām cauri, viņi zina, par ko viņi runā iekļaujoši un tā tālāk. Tā kā kaut kādas šādas pasaules līmeņa organizācijas noteikti viņām vērts piesakot, un viņi jau dalās ar saturu, kas ir tiešām pārbaudīts un resnam pieņemšanas vērtībās. Ok, ļoti forši. Noteikti ielikšu saiti arī uz šo. Jā, man arī likās forši, ka tu pieminēji to, ka ir dažādie konti, kur resni cilvēki iet pastaigās un sporto un dejo. Un es kaut kur arī biju to laikam lasījusi, ka ir ļoti bieži tas pirmā doma, ka tev tas būtu jādara tāpēc, lai nomestu svaru, bet ka pirmkārt tas ļoti bieži ir neefektīvi, un ka tas, teiksim, ja kāds pasaka, teiksim, tur iet uz aerobiku 3 reizes nedēļā būs neefektīvi svara nomešanai, tas nenozīmē, ka to nevajag darīt, jo, protams, arī jautājums, ja to var, jo tā ir arī privilēģija, vai tu vari samaksāt, teiksim, par kaut kādu šādām nodarbībām, bet ja tev tas patīk un sagādā prieku, tev noteikti vajag to darīt, tāpēc, ka vienkārši tā ir forša aktivitāte. Respektīvi, ka tur tiek noņemts tas, ka šīs ka tas tiek piesaistīts it kā tikai tai svara nomešanai, bet ka tieši pretēji to tu dari, tāpēc, ka kustības, dejošana, viss kaut kas tāds, tas vienkārši sagādā prieku, tā kā cilvēkam ir dabiski kustēties un justies labi ar to. Jā, tā kā tas arī liekas riktīgi forši. Jā, tas noteikti svarīgs elements arī, tāpēc, kad tas pat nav tikai resniem cilvēkiem, vispār visiem cilvēkiem kustība ļoti lielākai daļai ir tā kā sots, bet arī tāda health at every size organizācija, bet tā ir pieeja, kura viens no principiem ir tas, ka kustība var būt arī tikai priekam un attiecīgi, ka ne visiem tā kustība būs izskatīsies vienāda, ka tev nav obligāti jākačā stieņus un jāskrien maratonus, bet arī pastaigas ir ok, ja tev tā labāk patīk, vai baseins ir ok, galvenais jau vienkārši tikai kustēties tādā apmērā, kas tev ir ērts, patīkams un dara tev prieku. Jā, man liekas, ka mēs vispār visi kā sabiedrība tikai iegūtu, ja mēs tā kā atbrīvotos no tiem priekšstatiem, ka tā kā ir tikai kaut kāds viens pareizais veids, kā kaut ko darīt. Jo es, piemēram, neesmu ilgstoši varējusi nekur publiski dejot, jo man ir bijusi sajūta, ka es vienkārši esmu nenormāli tīzla un ka es nemāku tur izpildīt nekādas kustības, tā kā, kas izskatās ok. Un tas man ir prasījis tur apmēram 30 gadus, lai saprastu, ka tā kā es varu vienkārši iet un dejot, kā es gribu, un tā kā svarīgi ir tikai tas, vai es ar to jūtos ok. Un, jā, nevis vai kādam citam liekas, ka tas ir kaut kā profesionāli un tur labi izskatās. Jā.
Mēs jau tā kā, īstenībā pieskārāmies dažādām tām ar medicīnu saistītajām, īstenībā diskriminācijas formām, kas ir ļoti nopietnas, ar ko saskaras cilvēki, kuri dzīvo resnos ķermeņos. Varbūt tu varētu pastāstīt, ar kādām vēl tādām praktiskām diskriminācijas formām cilvēki ikdienā saskaras, par ko mēs arī varbūt nemaz neiedomājamies, ja tā nav mūsu pieredze. Jā. Tās plašākās tēmas, par ko parasti runā, ir šī medicīnas. Tad ļoti liela tēma vēl ir jau pieminētais apģērba trūkums, respektīvi veikalos lielie izmēri nav pieejami, viņi varbūt ir pieejami tiešsaistē, un lielākoties viņi nebūs pieejami kaut kādās skaistās dizainos, kas būtu patīkami viņus vilkt. Tad vēl noteikti runā arī par kaut kādu piekļūstamības, tā kā ne diskriminācija, bet vienkārši piekļūstamības kaut kādi trūkumi. Ja, piemēram, daudzās vietās sēdvietas ir par šauru, vai sēdvietām ir rokturi, kur tā kā resns cilvēks iesēžoties, viņš nevar vai nu iesēsties, vai arī iesēžoties, viņam stipri griežās kājās vai gurnos tie rokturi, un tas tad ir sāpīgi, un reizēm pat atstāja kaut kādas silumus vai kā. Un līdzīga tēma ir arī lidmašīnas un automašīnu drošības jostas. Piemēram, lidmašīnā, tā kā es lidoju, man ir standartā jau, es zinu, es iekāpju, apsēžos, paprasu pagarinātāju, lai es varu droši piesprādzēties. Automašīnās tas nav tā kā pieejams. Reizēm ir tā, ka automašīnas drošības jostas vienkārši nav pietiekoši garas. Un es arī, es negribu salīdzināt, bet, tā kā es neesmu pats resnākais no cilvēkiem. Jā. Tā kā es pieļauju, ka tā ir tāda liela problēma, un es pat ar to saskaros. Un tās ir tādas tēmas. Tad noteikti ļoti daudz vēl runā par to, ka resnuma diskriminācija ir tāds dzimtes jautājums, respektīvi sievietes tiek diskriminētas krietni vairāk. Tāda praktiski ikdienas situācijās vienkārši, ka, piemēram, resnām sievietēm ir daudz grūtāk izskatīties sievišķīgām un, ka panākt to, ka pretējais dzimums vai, vienalga vai citi cilvēki, ka viņas patīk cilvēkiem, tāpēc, ka viņām vajag iekļauties kaut kādā sabiedrības standartā, un tad šī ikdienas dzīve tajā standarta, iekļaušanās šajā standartā tad ļoti ierobežo iespēju dzīvot brīvi un tā, kā tev patīk. Tas noteikti vēl arī ir, teiksim, kaut kādās darba vietās vai kur šīs sarunas, ko tu jau minēji par diētām, lai arī to es nezinu, vai to var tā tieši nosaukt par diskrimināciju, bet principā tas ir pieņemami runāt par diētām, pieņemami runāt par ķermeņiem un tā kā nedomāt par to, ka tas ir varbūt aizskaroši vai sāpīgi un tā. Jā, paldies tev. Man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi, jo tiešām tas kaut kādas tādas lietas, par kurām ir ārkārtīgi grūti iedomāties, ja tu neesi pats ar to saskāries, jo tas par to mašīnas drošības jostu vai lidmašīnām, tas tiešām tā kā, tas taču reāli apdraud dzīvību un drošību. Jā. Un, es esmu arī kaut kur lasījusi par to, kas man arī vispār nebūtu ienācis prātā tieši gatavoties šai sarunai, tas, ka tā gan, protams, ASV pieredze, un gan jau, ka tur vispār, tā kā aviokompānija no aviokompānijas atšķiras, bet ka cilvēks var vispār arī tikt izmests no lidmašīnas, ja, piemēram, tev blakus sēdētāji ir sūdzējušies par to, ka tu tā kā aizņem pārāk daudz vietas, kas ir vienkārši neiedomājami briesmīgi. Jā. Un par laimi es tiešām arī neesmu dzirdējis par Eiropu pārāk daudz šādu gadījumu, bet tā ir drausmīgi tāda stigmatizējuša un sāpīga pieredze, man liekas. Vai arī, piemēram, ar ko man ir nācies saskarties, tas gan arī tur bija šī citādāk. Es biju vienreiz Marokā, un tur ir
mēs ņēmām taksi uz kaut kādu attālu lokāciju. Un taksometrā viņiem ir nevis 5, bet 7 sēdvietas, respektīvi priekšā sēž 3 un aizmugurē 4 cilvēki. Un tā kā es aizņēmu visu to priekšējo sēdekli, tad es maksāju par 2 cilvēkiem. Oh, wow. Jā, un tas ir tā kā, labi, tas nozīmē, ka tā telpa nav piemērota, ja priekšā esam cilvēki, bet tā kā ir ļoti daudz kaut kādas lietas, kur tiešām arī esam cilvēkam vairāk jāmaksā. Kā es teicu, apģērbi vai kaut kā tā, bet, labi, varbūt tas ir tā ikdienā konkrēti šajā, es teiktu, pat diezgan privileģētā Latvijas vidē to neizjūtu visu laiku, bet ir kaut kādas lietas, kas noteikti mums izmaksā vairāk. Un tas ir tīri, pat, tas ne tikai tāda mentālai veselībai slikti, bet tiešām arī maciņam reizēm jūtams. Jā, noteikti par to arī būtu jārunā vairāk un vairāk, lai lai cilvēki vispār apzinātos šīs problēmas, kaut kādu to daudzslāņainību arī, cik tas daudzajā veidā īstenībā grauj cilvēku dzīves kvalitāti. Jā, tiešām liels paldies tev par visu to ļoti izsmeļošo pieredzi un arī tiešām zināšanām un informāciju, ar ko tu dalījies. Es to ārkārtīgi novērtēju. Un, vai tev varbūt nāk prātā vēl kaut kas, ko es tev neesmu pajautājusi, bet ko tev liekas, ka būtu vēl baigi svarīgi piebilst vai aktualizēt? Liekas, ka mēs runājam par tik daudz tēmām, ka tāda lielos vilcienos man šķiet ir ļoti daudz pateikts. Tas, ko es gribu aicināt, ir vienkārši ieklausīties un palasīt vairāk par šo. Es zinu, ka tas tāds, kā es teicu, tas ir sarežģīti, jo mums ir jādomā par sevis mainīšanu un par savu paradumu mainīšanu, bet kopumā vienkārši būt atvērtākiem dažādībai, no tā iegūst pilnīgi visi. Un ne tikai par rasniem ķermeņiem, bet vispār kopumā vienkārši kā mēs, kā individi un kā sabiedrība varam mācīties kļūt atvērtāki dažādiem cilvēkiem un dažādām perspektīvām. Un tad vienkārši aicinu aizdomāties par to. Paldies, ka klausāties Intersekcionalitātes istabu, podkāstu par iekļaujošu feminismu, aktīvismu un sociālu taisnīgumu. Ja jums patīk šis saturs un ir tāda iespēja, jūs varat atbalstīt podkāstu veidošanu. To var darīt Intersekcionalitātes istabas Patreon kontā vai ar vienreizēju ziedojumu PayPal. Nepieciešamās saites varat atrast sērijas aprakstā. Jūsu atbalstam ir ārkārtīgi liela nozīme. Podkāstu Intersekcionalitātes istaba veido Katrīna Rudzīte, montē Karīna Ješkina un mūziku veido Gundaga Graudiņa.